Nav skaidrs, kādā veidā sarunas turpināsies tālāk. Zatlera Reformu partijas priekšsēdētājs uzskata, ka ekspertu grupas nepieciešamas, lai izlīdzinātu viedokļus un meklētu saskarsmes punktus tur, kur vadošie politiķi nevar vienoties. Ekspertu atzinumi varētu tikt iekļaut arī nākamās valdības deklarācijā. Mēs šobrīd esam skaidri parādījuši, ka mēs redzam šos divus iespējamās koalīcijas no 3 partijām, gan vienā gadījumā, gan otrā gadījumā. Nacionālās apvienības valde pieņēmusi lēmumu, ka labākais koalīcijas variants būtu ar tās iesaistīšanu valdībā. Tā mēroga, kas ir vienīgā politiķim, un es domāju, kolēģi man piekritīs, tā ir vēlētāja griba. Un tas, kā mēs šobrīd saprotam, ne tikai mūsu vēlētāja griba, bet Latvijas pilsoņu vairākumu griba, vismaz tā mēs to saprotam, ir tiek veidot nacionāla valdība no 3 partijām, no Zatlera Reformu partijas, no Vienotības un Nacionālās apvienības. Par nākamo valdību būs jābalso 11. Saeimas deputātiem, un viņiem jau ir savs skatījums par labāko variantu. Man nav skaidri tie iracionālie kritēriji, kāpēc mums uzreiz būtu jāņem valdībā saskaņas centrs, jo saskaņas centrs ir daudzkārt balsojis kopā ar oligarku partijām, galu galā balsojis pret Zatleru. Es domāju, ka saskaņas centrs nevarētu būt koalīcijā, jo tas būtu pretrunā ar Zatleru nostādnēm, un tas būtu pretrunā ar Zatleru ierosinājumu atlaist Saeimu. Mans personīgais viedoklis noteikti ir tāds, ka Vienotība ir mūsu primārais partneris, kas attiec uz saskaņas centru. Viņiem ir jāparāda tomēr savu lojalitāti Latvijas valstī, arī darbos, arī vārdos uz papīra. Par Tēvzemi un brīvību visu Latvijai mums ir vēl vienreiz jāskatās cauri viņa ekonomiskajai programmai. Es varbūt šoreiz atturēšos no kāda konkrēta modeļa pieminēšanas un konkretizēšanas, bet es redzu abos gadījumos savus plusus. Skaidrība par nākamo koalīcijas modeli varētu būt jau šo piekdienu. Manta Līcīta, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija. Valdības veidošanas sarunas gluži kā pēc iepriekšējām vēlēšanām ārēji glans.